kas klusi saudzē kopā mūsu dziļākās saknes un tālākās ilgas. Šovakar mēs dosimies ceļojumā caur skaņām un simboliem, lai no jauna atklātu piederību. To neredzamo spēku, kas mūs notur un iedvesmo. Tā nav tikai vieta kartē vai ieraksts vēsturē, bet gan dzīva sajūta, ka esi gaidīts, saprasts un piederīgs šim laikam un šai zemē. Un šo piederības sajūtu šovakar iesākām ar Lolitas Ritmanes skaņdarba Pāri laikiem pirmo daļu. Lolita Ritmane, lai arī ir Amerikas Savienoto Valstu komponiste, viņa ir piederīga Latvijai, jo Lolita senči ir no Latvijas. Katram mums ir savs stāsts, un arī man ir savējais. Un šovakar es gribētu padalīties ar jums. Es šo stāstu esmu pierakstījis, jo tas ir man tūs un mīļš, un dažkārt es kļūstu emocionāls stāstot šo stāstu, un lai neievilktu šo vakaru un šo skaisto koncertu, pierakstīju. Manu vecvecmāmu sauc Marta, un viņa piedzima 1915. gadā, vēl pirms mūsu valsts Latvijas dibināšanas. Viņa bija klāta, kad šī valsts tapa, viņa piedzīvoja visus tās veidošanās gājumu, un caur viņu esmu tam pieskāries arī es. Tieši viņa bija tā, kas man 5 gadu vecumā iemācīja lasīt. Viņa man iedeva ne tikai burtus, bet pacietīgi ielika pamatus tam, kā es uztveru un izprotu pasauli ap sevi. Un tieši 100 gadus vēlāk, 2015. gadā, piedzima mana meita. Mēs viņai pilnīgi neapzināti un tomēr iedavām vārdu Marta. Es šo sakarību pat īsti neaptvēru līdz brīdim, kad mana ome pēkšņi pajautāja, vai tas ir par godu vecvecmammai. Un tajā mirklī es pēkšņi ieraudzīju to lielo bildi. Vienu Martu no otras šķir tieši 1 gadsimts. Caur šo vienkāršo neapzināto vārda izvēli es sajūtu, cik cieši mēs visi esam saistīti. Tā nav tikai sagadīšanās. Mēs esam piederīgi savai ģimenei, savām saknēm un paudžu ķēdei, kas turpinās. Un kāds ir tavs stāsts par piederību? It's
izskanēja komponistā Raita Rēriha skaņdarbs Čičorlinkista. Šis bija pirmatskaņojums koporķestrī. Diriģents Guntis Kumačevs. Mūsu piederība nav tikai klusa sajūta vai mantojumā saņemts dārgums. Tā pa īstam atplaukst un piepildās mūsu pašu rīcībā. Katrs sakopts jūras krasts vai rūpīgi salabots žogs, katrs gadiem lolots pūtēju orķestra akords ir kā neizdzēšamas pēdas, ko atstājam šajā zemē cilvēkos mums līdzās. Piederēt nozīmē rūpēties, radīt un atstāt aiz sevis gaismu, kas palīdzēs citiem atrast ceļu pie sevis. Vārds Talsu novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietniecei Ligitai Šnorei. Labvakar, cienījamie mākslinieki, godātie diriģenti, viesi, rojnieki. Šodien tiešām ir patiesas prieks jūs visus sveikt šeit Rojā pie mums, kur jūra, vējš un šodien arī mūzika veidos vienu lielu, skaistu, lielu koncertu. 3. Latvijas orķestra svētki Jūra krāts un taures pūš ir veidojies jau kā tradīcija. Tradīcija, kas turpinās jau no 2021. gada. Un es teiktu, mūzika ir mūsu latviešu kultūras stūrakmens, kultūras balsts. Tāpēc Talsu novada vadības vārdā gribu mīļi sveikt jūs šovakar šajos skaistajos svētkos un novēlēt māksliniekiem nezaudēt šo vēlmi tikties atkal un atkal pie mums šeit Rojā un mums visiem nezaudēt šo vēlmi baudīt kaut ko tik skaistu, lai šī tradīcija turpinās arī turpmāk vēl un vēl. Paldies jums! Telpa, kurā reālais un garīgais saplūst vienotā veselumā, atgādinot, ka katram no mums ir vajadzīgs savs stingrais pamats, no kura raudzīties pasaulē, ir mūsu tēvzeme. Apziņa, ka šodien stāvam tās pašas jūras krastā, kuru pirms daudziem gadsimtiem par savām mājām un dzīves telpu izvēlējās mūsu senči lībieši, piešķir katrai mūsu darbībai īpašu jēgu un atbildību. Šī apziņa neierobežo mūsu horizontu, bet tieši otrādi dod spēku stāvēt stingri pretī laika vējiem, zinot, kādas saknes mūs baro. Pūt vējiņi, Imants Kalniņš, Jāņa Raslava instrumentācija, diriģents Māris Rozenbergs.
izskanēja Raita Rēriha Vasara no miniatūru cikla Gadalaiki. Diriģēja pats komponists Talsu tautas nama būtajā orķestra Talsi diriģents Raitis Rēriks. Un Aizkalniņa dūmi kūpa, latviešu tautas dziesma Aivara Krūmiņa apdarē. Šajā skaņdarbā satikās divas paaudzes. Meistars savā 85. dzīves gadā Aivars Krūmiņš un jaunais diriģents Klaus Borozdins, kurš vēl studē Jāzepa Vīto Latvijas mūzikas akadēmijā. Aivars Krūmiņš ir dziļi piederīgs šim krastam, jo kolku jau gadiem sauc par savām mājām. Viņš ir komponists, diriģents un pedagogs, kurš savu mūžu veltījis Latvijas mūzikas kultūrai. Bijis Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra mūziķis, Latvijas Filharmonijas Rīgas estrādes orķestra mākslinieckais vadītājs, kā arī ilgadējs orķestra Rīga trompešu grupas koncertmeistars. Šogad atzīmējot 85. gadu jubileju, docētājs Aivars Krūmiņš turpina iedvesmot un nodot savu meistaru mantojumu nākamajām paudzēm. Ar mātes valodu, ar skanējumu nododam tālāk gadsimtos iedzimtu izpratni par mūsu garīgās pasaules sargātājām, tautas dievībām, jūras māti, vēja māti, laimu, sauli, kas māca mieru un dod spēku trauksmainos laikos. Ar šo neizsīkstošo avotu mēs satiekamies tautas dziesmā. Līgodama upe nesa. Pēters Butāns diriģē Vidzemes kultūrvēsturiskā novada pūtēju orķestru vizdiriģents Gvido Brenčevs.
Mačikovs, Jurjānu Andrejs, Andreja Cepīša instrumentācija, diriģents Jānis Spuriņš. Jāzepa Vīto, Latvijas Mūzikas akadēmijas asociētais profesors, Latvijas Universitātes puteju orķestra mākslinieckais vadītājs un diriģents. Viena no piederības šķautnēm ir pēctecība. Tā ir apziņa, ka mēs nesākamies no tukšuma, bet turpinām reiz iesākto, paaudzēs loloto vērtību ceļu. Šī nepārtrauktā devuma un saņemšanas kustība dod mums drošības sajūtu, ka mūsu saknes ir dziļas un mūsu pēdas šajā zemē neizsudīs. Vai tā ir? Jānis Spuriņš ilgus gadus ir vadījis orķestri Rīgan, ko savā laikā pārņēma no Gunāra Ordelovska. Nākošais skaņdarbs, ko kopā piedzīvosim, būs Kursīšu valsis. Komponists Gunārs Ordelovskis nākamgad svinēs 100. gadu jubileju. Vai, Spuriņkungs, vai varat atklāt, kas ir tā gudrība, meistarība, atziņa, ko esat paņēmis no meistara Ordelovska un izmantojis savā radošajā darbībā? Man liekas, Gunārs Ordelovskis tā ir leģenda. Es nebaidos teikt vārdu leģenda un leģenda. Tāpat kā daudzās mūzikās, mums popmūzikā un arī simfoniskā mūzikā, tā pūtēja mūzikā viņš ir leģenda. Un viņa 100 gadi mums jānosvin godam nākošajā gadā, es to varu pateikt. Viņš nodibināja orķestri Rīga kā paraugu tādu vienību, kā paraugu orķestru. Man tiešām bija ļoti liela laime pēc viņa aiziešanas mūžībā, pēc gadu saņemt šo orķestru strādāšanai. Nostrādāja nepilnus 16 gadus, kas faktiski ir arī pietiekami liels skaitlis. Un visu laiku no rīta līdz vakaram, kā mēs ar orķestru strādājam daudz koncerts, visu laiku stāvēja iekšā tādi sirds puksti, ko bija Gunārs Ordelovskis ielicis šajā kolektīvā veidojudams un repertuāru, un viņa ļoti bagātīgais klāsts, kas bija maršs, mēs viņu saucam par maršu karali, un viņa tas plašais klāsts, ko viņš arī vēl tautas mūzika un polkas un valši, un tas bija tiešām ļoti, ļoti, ļoti krāsains. Tā bija viņa būtība, viņa enerģija, kas strāvo kā viņa kā cilvēku. Es domāju, ka daudz arī vēl klātsošie arī diriģenti atcerās tā enerģija, kas strāvoja no viņa, bija tik ļoti, ļoti, aicinoši, strādājam. Protams, kā vienmēr arī liela mākslinieki ir ļoti, ļoti sarežģītas personības. Arī viņš bija sarežģītas personība, un, kad mēs runājam jau pirms pasākuma, es teicu, mums arī 80. gados, kad jau nāca rietumu mūzika iekšā, mums likās, Ordelovskis ir tāds jau, mazdrusku aizkavējies. Es atvainojos par teikto. Un likām, mēs jaunie, tur 25 gadnieki nepilnīgi. Jā, vajag kaut ko savādāku. Un tagad es to saprotu. Nekas nestāv viņam blakus. Kursīšu valsī savukārt diriģēs jaunākā svētku diriģente Ugāles pagasta tautas nama Gaisma, pūtēja orķestra Ugāle diriģente Laura Matvējeva. Kādu atziņu vai padomu jūs nodotu Laurai? 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā un kā bija 365 dienas gadā, Laura? Ja? Tad pūtēja mūzika ir tavs sapnis, tava attīstība, tava dzīve no rīta līdz vakaram, lai tev veicas. Paldies un aplausu Spuriņkungam. Paldies! Dāmas un kungi, Kursīšu valsis, Gunārs Ordelovskis, diriģente Laura Matvējeva.
jūra krāts un vēji pūš. Jānis Mediņš, Aivara Krūņa, aranžēja diriģents Viesturs Ozols. Dāmas un kungi, un jau kaut kas atkal ļoti labi pazīstams un zināms. Rojas himna, atgriezies Rojas kāpās, zierodis Linde, Raitis Rērichs, diriģents Raitis Rērichs. Bieži vien mēs stāvot uz skatuves vai radot savu darbu, pat nenojaušam tā patieso spēku. Tā ir klusa atbalsts, kas aizlido plašajā pasaulē. Kāda melodija, viena dziesmas rinda, precīzi skaņdarba akords vai uz skatuves izdzīvots mirklis var nemanāmi ieskanēties kāda cita cilvēka ikdienā. Tas var sniegt mierinājumu, iedvesmu vai drosmi izšķirīgās dzīves krustcelēs un uz visiem laikiem izmainot viņa ceļu. Un dažkārt dzīve mums uzdāvina brīnumu.
ļauj šo atbalsti sadzirdēt pašiem. Es pats ļoti labi atceros savu pirmo teātra sezonu. Tas bija satraukuma un atklājuma pilna laiks. Un, es uz skatuves spēlēju dzejnieku Aleksandru Čaku un režisoru Valdu Lūriņu iestudējumā, un katru vakaru es atdevu zālē visu, ko es vien varēju tajā brīdī. Un kādas neredzamas stīgas tika aizskartas otrpus rampas ugunīm. Kā izrādījās daudzus gadus vēlāk, vienā no šīm izrādēm skatītāju rindā sēdēja kāds jauns vidusskolnieks. Kādu dienu šis jaunietis jau pats izgājis cauri visam mācību ceļam un kļūst par profesionālu aktieri, pienāca pie manis un pastāstīja man stāstu un teica, ka viņš ir Aksels Aizkalns. Šobrīd viņš ir brīnišķīgs Valmieras teātra aktieris. Un viņš iedvesmojās tajā vakarā un arī kļuva par aktieri. Tas ir stāsts par to, ka māksla nekad nepaliek tikai telpā. Mēs radām un palaižam savu darbu pasaulē kā vēstījumu, nezinot, kuros krastos tas izskalosies un kurā sirdī tas ieliks sēklu jaunam sapnim. Bet brīžos, kad mēs uzzinām, ka mūsu darbs ir spējis mainīt kādu cita cilvēka dzīvi, tas ir pats lielākais un skaistākais atalgojums, kādu vispār var saņemt. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka katram no jums ir līdzīgs stāsts, jo nākošie skaņdarbi, kas skanēs, ir labi pazīstami šī gada jubilāru Raimonda Paula un Imanta Kalniņa dziesmu motīvi. Rekur muzikanti spēlē. Imants Kalniņš, Aivara Krūmiņa aranžija, Dobeles pilsētas kultūras nama Pūtēja orķestra Dobele diriģents Ervīns Zandersons.
ugunīs, kalna gali deg, balta jūra apakšā. Viļņu debesīs, vētras putni sēd, visu nakti nomodā. Vētra nāk un vētra vilē, noskalojot ugunsārtos apvāršiņos. Vētra nāk, bet Dieva zotē, manā zemes dvēselē pelnīja rāgus. Biežu gali lūgt, smilgas galvu viens, akmens pieres galvu rauds. Nakts kā lava plūst, vēji krastā kliedz, debesīs ar zemi jauc. Vētra neprātīgi skrien, vēja melnais spīdz, mākoņus uz pusēm šķēr. Un pa vienai vien, zvaigznes jūrā krīt, un kā daru acīs Ievika Verka Revicā! Paldies, labvakar! Raimond Paula un Gunara Rača skaņdarbs Vētra nāk, diriģēja Madonas novada kultūras centra Madonas pūtēja orķestra diriģents Andrejs Cepītis. Cits starpā arī Andrejs Cepītis ir Vidzemes kultūra vēsturiskā novada pūtēja orķestra virsdiriģents. Un arī šeit mums ir savs stāsts par piederību, jo Ieva ir no Madonas un mācījusies Madonas mūzikas skolā pie pedagoga Andreja Cepīša. Ieva, pastāst savu stāstu. Es te dalījos ar savējiem, pastāst savu stāstu. Gan jau tev kaut kas ir. Ja man ir tas, ka patiesībā tā pirmā mūzikas skolas izglītība man ir kā violniecei. Un tad man tētis atnesa lielu kasti. Viņš bija sarunājis ar skolotāju, kad viņam ir meita, kura viņa prāt spēlēs saksofonu. Es biju sabiedrēta ar to, ka visiem pūtējiem būs lieli nošļukuši vaigi, bet es to neredzu. Tagad es to saprotu. Un man bija palicis viens gads pamatskolā, ko pabeigt 9. klasu, un mēs pa to gadu kopā abi divi ar savu pirmo saksofonu skolotāju spēlējām
visās tādas vieglas džeza melodijas, ja es pareizi atceros. Un baigas linkas jau bija, bet talantīgi. Līdz ar to nebija daudz jāstrādā. Un gada laikā mēs smuki uztaisījām skaistu programmu, un pēc gada es iestājos jau nākamajā mūzikas vidusskolā. Bet Andrejs ir viens no pamat skolotājiem, un arī Madonas orķestrī spēlē, un tad mums bija saksofona kvartets, un principā tāda saksofonistas karjera arī tādā džeza mūzikā man sākās Madonā. Paldies, skolotāji! Paldies Ievai par viņas piederības stāstu. Bet, nu, draugi, vēl viens mūsu izcilā meistara skaņdarbs – mūzika no spēļu filmas Vēla kalpi. Diriģents Haralds Bārstiņš.
Salatsgrīvas kultūras nama Pūtēju orķestris Ankurs, diriģents Klaus Borozdins. Inču kalna tautas nama Pūtēju orķestris diriģents Uldis Ezermalis. Ventspils novada Ugāles pagasta tautas nama gaisma Pūtēju orķestris Ugāle, diriģente Laura Matvējevā. Tukuma pilsētas kultūras nama Pūtēju orķestris Tukums, diriģents Māris Rozenbergs. Talsa tautas nama Pūtēju orķestris Talsi, diriģents Raitis Rērīgs. Ventspils kultūras centra Pūtēju orķestris Ventspils, diriģents Dainis Brauns. Adoras novadas kultūras centra Pūtēju orķestris, diriģents Andrejs Cepītis. Rīgas valstspilsētas kultūras iestāžu apvienības kultūras pils Ziemeļplāzma jauniešu Pūtēju orķestris Auseklītis, diriģents Haralds Bārstiņš. Limbažu kultūras nama Pūtēju orķestris Lemisele, diriģents Aivars Tomiņš. Maglienas pagasta kultūras nama Pūtēju orķestris Magliena, diriģente Katrīna Marta Stoka. Pociema kultūras nama Pūtēju orķestris Pociems, diriģents Viesturs Ozols. Valmieras kultūras centra Pūtēju orķestris Signāls un Rūjens kultūras centra Pūtēju orķestris Tālavs Taurētais, diriģents Gvido Brenčevs. Valkas kultūras nama Pūtēju orķestris Valka, diriģents Jānis Friedenfelds. Jūrmalas kultūras centra Pūtēju orķestris Jūrmala, diriģents Bruno Jurgenbergs. Latvijas Universitātes Pūtēju orķestra diriģents Jānis Puriņš. Un nu es vēlētos lūgt vārdu Latvijas Nacionālā kultūras centra dziesmu un deju svētku nodaļas vadītājai Sarmītei Pāvulēnai. Labvakar, mīļie mūziķi, labvakar, klausītāji. Mēs šokar dzirdējām daudz stāstus par piederību, un arī man ir tāds viens mazs stāsts. Arī es šoreiz jau esmu uz šīs skatuves 3. reizi, un tas jau ir nopietni, tas vairs nav tāpat. Un man liekas, ka tā jau ir tradīcija būt kopā ar šiem mūziķiem, tradīcija būt Rojā, tradīcija veidot šo stāstu. Un tas ir arī Rojas stāsts, jo Roja pulcē šeit kopā orķestrus no visas Latvijas. Paldies par to, un es gribu teikt milzīgu paldies visiem diriģentiem, visiem mūziķiem, visiem mākslinieckajai komandai un tehniskajai komandai, kas palīdzēja mums šo stāstu stāstīt. Es gribu teikt paldies arī katrai pašvaldībai, kas palīdzēja šiem mūziķiem gan nokļūt šeit, gan arī būt kopā ar viņiem ikdienā, mēģinājumos, lai mēs varētu šo stāstu klausīties. Un milzīgs paldies Talsiem un Rojai par to, ka mēs šodien varam būt šeit, baudīt šo, būt piederīgi visam šim un veidot tradīciju, kuru es ceru atkal pēc pāris gadiem mēs būsim šeit visi kopā, nu jau ar citu stāstu, bet tāpat Rojā. Paldies jums visiem!
Kurzeme, Raimonds Pauls, diriģents Raits Rēriks, solo, Kaspars Kārkliņš un Ieva Kerevica, vokālais ansamblis Mundus. Paldies apvienotajam Pūtēju orķestrim un koncertā piedalījās solisti Ieva Kerevica, Kaspars Kārkliņš, Ventspils kultūras centra vokālais ansamblis Mundus un mākslinieckā vadītāja Rudīta Tālberga, Dūdas Ieva Tālberga, koncerta mākslinieckais vadītājs Gundis Humačevs, koncerta režisore Inita Pelse, skaņu režisors Mārtiņš Športers, gaismas nodrošinājums IA Vensi-System.lv, skaņas tehniskais nodrošinājums IA Alfa SLS. Un paldies milzīgs Rojas estrādes darbiniekiem par brīnišķīgi jauko uzņemšanu. Ļausim piederības sajūtai dzīvot mūsos ikdienas. Rītos mostoties, vērojot savus mīļos cilvēkus, darot lietas, kas sagādā patiesu prieku un ar mīlestību veicot savu ikdienas darbu. Jo viss, ko mēs šodien piedzīvojam, jūtam un radām, paliek kā dārga pūra lāde nākamajām paudzēm. Šovakar mūsu koncerts izskan ar dziļu pateicību un lepnumu par savām saknēm. Skaņdarbs Skaista manu tēvu zeme, latviešu tautas dziesma, Edgara Kārkļa apdare, Ingas Meijeres aranžējums, diriģents Gundis Humačevs, solista Ieva Kerevica, vokālais ansamblis Mundus, Dūdas Ieva Tālberga.